Iznācis profesionālā lauksaimniecības nozares žurnāla Agrotops jaunais marta numurs. Tajā lasiet, kā iegūt augstražīgu kartupeļu sēklu, kas ir brīva no vīrusiem un atbilst šķirnes prasībām. Pavasarī agrāk sētos zirņu kaitēkļi apdraud mazāk nekā vēlu sētos. Zirņus apdraud arī slimības, kas atsevišķos gados var iznīcināt pat visu ražu. Šogad augļkopiem no Kurzemes, Latgales un Zemgales bija iespēja iepazīt 4 augļkopības saimniecības mūsu dienvidu kaimiņu valstī Lietuvā. Tās vairāk specializējušās ābolu audzēšanā. Lubānas apkaimē, strādājot ar bioloģiskās lauksaimniecības metodēm, lietuvietis Virgīnijs Graudinsks un dānis Jespers Holms izveidojuši Hereforda šķirnes govju audzētavu SIA Hereford Agro. Vācijas Merino vietējā ir Latvijā populārākā gaļasaitu šķirne, ko izmanto krustošanai ar Latvijas tumšgalvēm. Šobrīd mūsu valstī ir izveidotas arī 2 Vācijas Merino vietējās tīršķirnes audzētavas. Latvijā izstrādāts 8 riteņu robotizētās platformas prototips, kuru ar laiku varēs piemērot dažādiem lauksaimniecības darbiem. Tas viss un vēl daudz kas cits noderīgs Agrotopa marta numurā. Žurnāls Agrotops katram zemniekam un lauku uzņēmējam.